Labrīt, labdien vai labvakar! Kā nu kurš mēs esam ieslēguši savas ierīces, lai piedalītos šajā video dievkalpojumā. Šodien esam pie Baltzeru baznīcas. Tas ir Ādažu novada Baltzeru baznīca, kura šeit stāv jau daudzus gadsimtus, un kurā man kā mācītājiem reiz bija tas gods pēc padomju okupācijas laikiem piedalīties šīs baznīcas atjaunošanā, uzcelšanā un draudzei šeit lēnām augot un veidojoties, bija patiešām kaut kas īpašs piedalīties tajā visā. Ar mīļu pašreizējā šīs draudzes mācītāja Jāņa Kopštāla atļauju esam šeit, lai noturētu kopā šo dievkalpojumu un sajustu Dieva pieskārienu šodien un šeit. Šī dievkalpojuma sākumā apstāsimies Dievu priekšā. Apstāsimies tādu Dievu priekšā nevis kurš meklē, lai kādu sodītu, bet bezgalīgas lēnprātības un mīlestības priekšā. Tas ir tāds paradoks, ka mēs būvējot savu laimi, meklējot šajā pasaulē savu mieru, mēs nodarām pāri saviem tuviniekiem, mēs sāpinam Dievu un noteikti ievainojam arī paši sevi. Bet Viņš mūs redz pilnībā. Viņš mūs iekļauj un aptver tādus, kādi mēs esam. Viņš mūs nes arī tad, kad paši varbūt darām visu iespējamo, lai mēs kristu. Klusumā atvērsim Viņam savu sirdi, savu vainu, savus sāpes, bailes un visu, kas mūs attālina no patiesas mīlestības. To nesīsim Viņa priekšā. Dievs nav atkāpies no tevis. Viņa mīlestība ir lielāka un tuvāka par it visu, kas mūs tur pagātnē, par sāpēm, bailēm, vainu. Kristū tev ir piedošana un vienmēr jauns sākums. Tāpēc paliec Dieva mierā un dzīvo cerībā, lai Kristus tev palīdz. Āmen. Lai svētais gars šodien nāk pār mums, un tie nav tādi fanātismi pilni vārdi, bet pavisam laba lūgšana, kad mēs to lūdzam savā varbūt ikdienā, lai Viņš apgaismo mūs, lai Viņš mūs vada, lai Viņa gaisma ir patiess spožums, patiess ceļa rādītājs vienmēr un visur. Un īpaši arī šodien, kad lasām Viņa vārdus, šai svētdienai paredzētus no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas. Ieklausīsimies šajos vārdos un gaidīsim no tiem Kunga atklāsmi un pieskārienu mūsu sirdīm. Kad Jēzus pienāca tuvāk Jeruzālemei, uzlūkojis to, Viņš sāk raudāt sacīdams: Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens. Tādēļ, ka tu neapzinājies laiku,
kad Dievs tevi apmeklēja. Iegājis templī, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī tirgojās, tiem sacīdams, ir rakstīts, mans nams būs lūgšanas nams, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Viņš mācīja templī ikdienas, bet virspriesteri un rakstu mācītāji, tāpat arī ievērojamākie no tautas, meklēja, kā viņu nonāvēt, bet nesaprata, kā to izdarīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un viņā klausījās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kad mūsu kungs tuvojās Jeruzālemei, viņš apstājās, ierauga pilsētu un raud. Un viņš neraud tāpēc, ka viņš būtu vājš, vai ka viņš zinātu, kas viņu pēc nedēļas tur tajā pilsētā sagaida, bet viņš raud, jo viņš mīl. Jo viņš redz vairāk kā pilsētas jumtus, ielas, arhitektūru. Viņš redz pilsētas dvēseli. Viņš redz tos cilvēkus tur, kas gaida Dievu, kas runā par Dievu, templī kalpo Dievam, bet nespēja atpazīt viņu, kad viņš pienācis pavisam tuvu, kad Dievs ir atnācis uz tavu pilsētu. Un ja es saku šos vārdus, kaut tu šodien būtu sapratusi, Jeruzāleme, kas nes tev mieru. Un šajos vārdos nav augsts pārmetums. Tur ir mīlestības sāpes. Dievs ir atnācis ar mieru, bet cilvēks šo mieru nepazīst. Ne tāpēc, ka tas būtu pārāk tālu, bet tāpēc, ka tas neatnāk tādā veidā, kā cilvēki to gaida. Nekā cilvēks iedomājas Dieva ienākšanu, Dieva tuvumu. Un, manuprāt, šeit šis stāsts pieskaras tieši mums katram. Mēs lūdzam, lai Dievs ienāk mūsu dzīvē, bet, kad viņš patiešām tuvojas, mēs nevienmēr viņu satiekam. Viņš var nākt klusumā, bet šo klusumu mēs aizpildam ar troksni. Viņš var nākt caur kādu cilvēku, bet mēs to cilvēku negribam dzirdēt. Mēs viņu nespējam pieņemt. Viņš var nākt caur kādu nērtu jautājumu vai situāciju mūsu dzīvē. Mēs no tā izvairamies. Prom nērtās, nepatīkamās, sāpīgās lietas. Viņš var nākt arī caur kādu dzīves momentu, kas mūs apstādina. Bet mēs šajā triecienā redzam tikai triecienu, nevis Dieva pieskārienu. Un dažreiz Dievs mūsu dvēselēs mūs diezgan spēcīgi uzrunā, vaicādams, vai tā dzīve, kuru tu dzīvo, patiešām tev nes mieru? Daudziem šis jautājums ir ļoti tuvs. Ir cilvēki, kuri patiešām runā par mieru, meklē mieru, kuri ilgojas pēc labākām attiecībām ar sevi, ar tuvāko, ar Dievu, kuri jūt, ka viņos kaut kas vēl ir tāds, kas ir noguris, ievainots vai pazaudēts, kas ir jāatrod. Bet ir cilvēki, protams, kas dzīvo ar šo sajūtu. Viss ir kārtībā. Nav lielas krīzes, pienākumi izpildīti, darbi apdarīti, ticība nav atmesta, baznīcai piedaru, ziedoju. Viss kārtībā.
Taču evaņģēlijs, jeb šis Bībeles teksts jautā ne tikai, vai tava dzīve darbojas. Viņš jautā, vai tavs sirds vēl ir dzīva. Vai tu spēj vēl būt pārsteigts par Dieva ienākšanu? Vai tu spēj mainīties, ja tas būs nepieciešams? Vai tu spēj atzīt, ka ne visu tu saproti, vai neesi vēl sapratis? Vai tu atpazītu Dievu, ja viņš pienāktu pie tevis citādāk, nekā tu līdz šim esi iedomājies viņa klātbūtni un tuvumu? Jeruzālemē, jūdu, reliģiskās un visu citu aktivitāšu centrālajā pilsētā ārēji daudz kas bija kārtībā. Pats galvenais templis, tas darbojās. Dievkalpojumi notika, cilvēki lūdza. Katrs tur zināja, ko darīt ar saviem pienākumiem un atbildībām. Reliģiskā dzīve patiešām notika. Tomēr Jēzus raudāja. Ne tāpēc, ka pilsētā nebija reliģijas, vai tās bija par maz, vai tā bija neizkopta, vai tā bija maldu reliģija. Nē, tur viss bija kārtībā. Bet tad, kad nāca Jēzus, tie viņu nepazina. Jēzus saka, neapzinājās savu apžēlošanas laiku. Jo taču viss, kas tur tika darīts, tika lūgts, lai nāk pestītājs, lai viņš nāk. Un viņš nāk, un viņu nepazīst. Paradoks. Cilvēks var būt reliģisks, bet nepazīt Dievu. Cilvēks var būt ļoti pārliecināts par savu taisnību, bet būt ļoti tālu no miera. Var būt sakārtots. Tā, ka viss šķiet paraugs cilvēks priekš citiem cilvēkiem, bet tomēr tur kaut kas vairs nav dzīves. Kaut kas, kas pazīst un atpazīst un ierauga Dievu. Un, draugi, ja mēs esam godīgi, tad droši vien, ka kaut ko no tā mēs ieraugam tad pie sevis. Pēc tam Jēzus ieiet templī. Un tas, ko viņš dara, tas ir diezgan kaut kas nemierīgs. Viņš apgāž galdus, viņš uztaisa virvi, viņš izdzenā tirgotājus, naudas, valūtas, mainītājus. Viņš pārtrauc ierasto kārtību. Kāpēc? Vai tas kaut ko labu liecina par Dievu? Jā, tāpēc, ka templis bija radīts lūgšanai, bet bija pārvērsts par tirgu. Bija vieta uzcelta, lai cilvēki varētu sastapt Dievu, bet tā bija pārvērtusies par tradīciju. Un tik daudz, kas tur bija sakrājies, appaudzis, ka tas aizsedza gan lūgšanu, gan sastapšanos. Es gribu ātri pastāstīt vienu gadījumu, kas notika šajā dievnamā, kad tas vēl nebija tik skaisti izremontēts, kad mēs vēl pulcējāmies vienā nelielā telpā, kas šeit bija iebūvēta, lai metāla mākslinieki un kalēji varētu kalt, jo baznīcas griestos bija liels caurums, kuru varēja redzēt debesis. Un šajā telpā 94. gadā draudzes sanāca kopā, lai noturētu pirmo dievkalpojumu, un bija Ausmas tante, mīļa draudzes locekle, kura līdz pat savas dzīves beigām bija katru svētdienu dievkalpojumā. Un viņa mācītājam man nesa gan oliņas no savas saimniecības, gan īstu lauku pienu, un
arī kādiem draudzes locekļiem par taisnīgu atlīdzību piegādāja arī šīs oleņas un pienu. Un kad es lasīju šo raksturvietu sen, 90. gadu, es neatceros, kurā gadā, es redzu, ka mīļa Ausmas tante raud. Viņa saprot, ka viņa ir pārvērtusi Baltasaru baznīcu par laupītāju bedri. Cik ilgi man nācās viņu mierināt. Un cik ilgi man nācās viņai stāstīt, ka nē, tas nav tas, ko Kristus viņai teica šajā raksturvietā. Ka viņa nav tā. Jā, mēs esam cilvēki ar savām vajadzībām, ar savām sirdīm un arī ar saviem vēderiem. Un ir tikai jauki, ja mēs viens otru mākam iepriecināt vai viens otram dzīvi padarīt ar kaut ko labāku. Bet tas, kas bija noticis Jeruzalemē, baznīca bija pārvērsta par biznesu. Un Jēzus raud par to, ko viņš mīl, un viņš attīra to šajā ekstrēmajā, varētu teikt, vardarbības aktā. Viņš attīra to, ko viņš mīl, ko viņš nevēlas zaudēt. Un varbūt, draugi, tas ir viens no dziļākajiem veidiem, kā Dievs darbojas mūsos. Kad mēs esam pie kaut kā tik ļoti pieķērušies, vienalga. Vai tā ir ideja par mūsu karjeru, vai ideja par mūsu bankas kontu, vai par mūsu nākotni un pensiju, vai tā ir kāda apsēstība ar kādu cilvēku. Dievam reizēm ir jādarbojas vardarbīgi, tā mēs to nosaucam, bet jādarbojas ātri, dziļi un šķietam ar spēku, lai mēs nepazustu viņam, lai mēs nepazaudētu to, kāpēc mēs šajā pasaulē patiešām esam laisti, iecerēti, gribēti un kāpēc mēs varam piedzīvot arī šodien. Mēs katrs esam templis. Neideāls, nevienmēr kluss, nevienmēr sakārtots. Mūsos ir vietas, kur skan lūgšana, un mūsos ir vietas, kur notiek tirgošanās. Mēs bieži vien tirgojam mieru, savu mieru pret citu cilvēku atzinību. Notirgojam savu patiesumu pret vēlmi izpatikt. Notirgojam savu laiku, savu dzīves laiku pret nepārtrauktu steigu. Mēs bieži vien tirgojam savu dvēseli, samainot to pret ilūziju, ka mēs visu šai dzīvē spējam kontrolēt. Draugi, arī pašapmierinātība var kļūt par tirgotāju galdu. Kad tu vairs negaidi neko jaunu no Dieva, kad vairs nejautā, kad vairs neieklausies, vairs neļauj sevi aizkustināt, vairs nepieļauj domu, ka vēl ir kāda vieta, kur augt un pieaugt kā Dieva bērnam, kā Dieva radībai. Tāpēc lielākais jautājums nevienmēr ir, kas manā dzīvē nav kārtībā. Varbūt dziļāks jautājums ir, kur es esmu kļuvis tik apmierināts ar sevi, ka Dievam vairs nav vietas mani pārsteigt. Nevienmēr tas, kas ir sakārtots, ir dzīves. Nevienmēr tas, kas ir stabils, ir vesels. Nevienmēr tas, kas netraucē mums, netraucēs arī Dievam. Un tad Jēzus ienāk.
Ne tāpēc, lai mūs pazemotu, ne tāpēc, lai mūs sodītu, bet tāpēc, ka viņš nevēlas mūs zaudēt. Dažreiz Dieva mīlestība mūs mierina, dažreiz tā mūs iztraucē. Tā apgāž galdus, pie kuriem pārāk ilgi esam sēdējuši. Tā iznes gaismā to, ko esam slēpuši. Tā pasaka, šis tev vairs nedarbojas. Šīs dusmas tevi iznīcina, šī vaina tevi tur gūstā, šī pārliecība par sevi ir aizvērusi tavu sirdi. Šīs attiecības ir kļuvušas par tirgus laukumu, kur tu mēģini nopelnīt tiesības būt mīlēts. Kristus neiznīcina šo templi, viņš to atbrīvo. Atbrīvo vietu lūgšanai, elpai, patiesībai, mieram, vietu dzīvai, ilgošanās sajūtai pēc Dieva. Un iespējams, ka arī šodien viņš stāv pie mūsu dzīves vārtiem. Varbūt viņa acīs ir asaras, jo viņš redz, cik daudz miera mēs zaudējam, sargājot lietas, kuras patiesībā mūs iztukšo, izdedzina, aplaupa. Varbūt viņš raud arī par tiem brīžiem, kad mēs sakām, man viss ir kārtībā, lai tikai nebūtu jāmainās. Bet tas labais ir, ka viņš nepaliek ārpusē. Viņš ienāk. Un tas, ko mēs sākumā saucam par satricinājumu, vēlāk izrādās dziedināšanu. Tas, ko uztveram kā zaudējumu, var izrādīties atbrīvošanu. Tas, kas sabrūk, varbūt ir tikai tirgotāju galds, nevis mūsu dzīves pamats. Jēzus raud par to, ko mīl, un attīras to, ko nevēlas zaudēt. Tāpēc nevajag, draugi, baidīties, ja Dievs mūsu dzīvēs kaut ko kādreiz sakustina. Varbūt viņš nevis atņem, bet atbrīvo. Varbūt nevis soda, bet glābj. Varbūt nevis izjauc kaut ko mūsu dzīvēs, bet atjauno dziļāko kārtību, kur mēs esam dzīvi, kur mēs apzināmies savu apžēlošanas laiku. Varbūt viņš mūsu sirdi atkal dara par vietu, kur iespējams sastapties ar viņu. Un kad viss liekas aiznests prom, paliek tas, kas bijis vissvarīgākais jau no paša sākuma. Tas, ko mēs svinam arī šajā dievkalpojumā, un šodien, kad esam kopā, es kameras šajā pusē, tu kameras otrā pusē, jeb ekrānā, mēs esam tur, kas paliek vienmēr, kad Dievs ir tuvu, ka viņš nāk un ka viņš ir tuvu, un ka viņš joprojām nāk tikai lai atnestu īsto mieru. Lai tas notiek arī tavā dzīvē. Dažādas ticības apliecības, kuras mēs dievkalpojumā skaļi izsakām, apliecinot savu ticību, parasti runā par 3 lietām, ko Dievs ir
darījis, ko viņš dara tagad un ko viņš ir solījis darīt nākotnē. Un arī šodien es vēlos ar jums kopā apliecināt ticību un esmu atradis vienu jaunāku, nevis tulkojumu, bet drīzāk jauninātu apustuļu ticības apliecības tekstu, kas varbūt šodien labi noderēs arī mums. Es ticu Dievam Tēvam, visa radītājam un dzīvības avotam. Es ticu Jēzum Kristum, Dieva dēlam un mūsu kungam. Viņš piedzima kā viens no mums, dzīvoja mūsu pasaulē, mācīja, dziedināja un atklāja Dieva mīlestību. Viņš cieta, nomira pie krusta un tika apglabāts. 3. dienā Dievs viņu uzmodināja no nāves. Viņš ir dzīvs, valda kopā ar Tēvu un reiz nāks, lai atjaunotu visu un taisnīgi tiesātu dzīvos un mirušos. Es ticu svētajam garam, Dieva dzīvajai klātbūtnei, kas darbojas mūsos, vieno mūs un ved patiesībā. Es ticu baznīcai, cilvēku kopībai, kuru Dievs aicina dzīvot Kristus mīlestībā. Es ticu piedošanai, kas atbrīvo un ļauj sākt no jauna. Dzīvībai, kuru pat nāve nespēja iznīcināt, un Dieva mūžīgajai klātbūtnei, kurā reiz viss tiks dziedināts un atjaunots. Āmen. Un šajā brīdī es aicinu mūs visus uz lūgšanu. Un, lai netraucē mums apkārtējās lietas, mēs varam aizvērt acis. Mēs varam salikt kopā savas plaukstas, rokas, lai tās nekur neko apkārt nemeklē. Un klusā lūgšanā nākt viņu priekšā ar visu to svarīgo un būtisko, kas ir mums šodien katram mūsu sirdī. Un kādu brīdi būsim tā lūguši, es lūgšu tālāk ar to, ko Dievs man dos, kas ir manā sirdī. Lūgsim Dievu. Mīļais, dārgais Jēzu, mēs šodien klausījāmies un lasījām tos notikumus, kuros tu biji atšķirīgs, ne tāds kā citreiz, kur tu biji dusmīgs, kur tu biji ar aktīvu, varētu pat teikt, agresīvu rīcību, kur nekad tā par tevi nedomājam. Cik svarīgi tev ir tempļa uzdevums, cik tev ir svarīgi, ka vismaz tanī nedēļas gājumā, kurā esam tik ļoti aizņemti ar savām problēmām vai izaicinājumiem, raizēm, visām mūsu gribēšanām, visam tam, ko mēs tik bieži atrodam kā savus mērķus, ka visā tajā mums paliek laiks lūgšanai, klusumam, atvērtībai tev,
un tavam tuvumam. Tāpēc paldies, ka tu mums dāvāji šo brīdi, šodien, kurā varam apstāties, kurā varam tavu vārdu laist dziļāk mūsu sirdīs, kur varam no sirds vēlēties, lai mēs varam satikt tevi. Jo taču tad viss būs labi. Tad taču būs miers. Tad piepildīsies mūsu laimes, ilgošanās, mūsu ceļš tad ies pareizā virzienā. Pieskaries mums, pieskaries mūsu mīļiem, kurus klusumā tavā vārdā, tavā priekšā vārdā saucām. Pieskaries, kungs, ikvienam, kas varbūt bija aizmirsts, nāc ar savu mieru šajā pasaulē. Sagrauj, kungs, visu to, kas stāv ceļā tavam uzvaras nācienam, tavai mīlestībai, tavam mieram. Visur, kur pasaulē, kungs, valda karš, tur nāc tu un palīdzi, kungs, un izglāba, un atjauno cerību, un atjauno cilvēku cilvēkos, to cilvēku, kas pēc tava tēla un līdzības radīts, dzīvei tev. Mīļais kungs, visu, ko mācējām, visu, ko nemācējām, visu, ko teicām un arī nepateicām, to visu mēs ietveram tajā lūgšanā, kur tu pats mums esi mācījis un ļāvis tevi tā lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Un tagad, mīļie draugi, ja vēl neesam sastapuši savā dzīvē šo dziesmu, tad sastapsim. Tā ir Krista Tomlina radīta Dieva slavēšanas dziesma, kas tulkot arī latviešu valodā un daudzās latviešu draudzēs iemīļot un dziedāta. Ķēniņš dīženais, ietērts godībā, lai zeme gavilē. Viņš gaisma spožākā, tumsa paslēpjas, kad atskan viņa balss. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Par laiku valda viņš, caur gadu simteņiem, viņš sākums ir un gals. Trīs vienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, viņš lauva ir un jērs, cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz,
mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Lai visi redz, cik viņš liels. Arī tie, kas vēl neredz. Arī tie, kas vēl nejūt. Arī tie, kas domā, ka tas viņiem kaut ko var atņemt vai uzkraut kādas jaunas nastas, dzīves nastas. Lai viņi redz, ka viņš ir liels. Paldies, draugi, ka bijām kopā šajā video dievkalpojumā. Ja jums tas patika, tad noskatoties, nospiežat tur apakšā to īšķīt uz augšu. Tas palīdzēs mūsu draudzes kontam, un varbūt vēl kāds noskatīsies, un vēl kādam tas palīdzēs un derēs. Tāpat arī, ja jums ir kāds labs draugs, pārsūtiet saiti, uzaiciniet viņu arī piedalīties šajā video dievkalpojumā. Katrā ziņā Dievs nāca un bija arī šodien kopā ar mums. Lai mūs sveitī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Tiksimies atkal citu reizi.